klients tev pasaka, pārāk dārgi, vai man jāpadomā, vai es pastīšos piedāvājumu, vai man jāparunā ar sievu vai vīru. Kas notiek tad? Lielākoties pārdevēji automātiski rodās tāda dīvaina sajūta, ja, tā kā tu tādu ieņem tā kā aizstāvēšanās pozīciju un sākās tāda neliela tā cīņa ar klientu. Sākās tā gaisot un paliek tāda saspringta. Vai, piemēram, kad pasaka, man jāpadomā. Par ko tieši jums jāpadomā? Ja, man vienkārši jāpadomā. Jā, bet jūs taču teicāt, ka vajag. Ja? Tur sākās tāds stīvēšanās, neforša. Un tā tam nevajadzētu būt. Te problēma ir tajā, kā tu vispār redzi un uztver klientu iebildumus. Tātad, tev viņi nav jāuztver kā iebildumi, kā atteikums, kā šķēršļi, bet kā kaut kāda problēma, kur tu kopā ar klientu vari atrisināt. Tev nav jāmēģina viņš pārliecināt vai pierādīt taisnība vai vēl nezinu kas. Bet tātad ir kaut kāda lieta, kuras dēļ viņš nav gatavs virzīties priekšu. Un tu kopā ar viņu, nevis sēžot pretējā galda pusēs, bet kopā mēģini atrisināt, ok, Klau, kā būtu, ja mēs varbūt darītu tā? Ja, un mēģinām atrisināt to problēmu un palīdzēt viņam pieņemt to lēmumu. Lūk, un tātad, piemēram, viņš saka pārāk dārgi. Ko jūs teiktu draugam, ja viņš teiktu par pakalpojumu pārāk dārgi? Ja jūs teikt, ja pārāk dārgi, kā tu domā pārāk dārgi? Ja? Klau, bet kas notiek, teiksim, ja tu varbūt neko nedari, varbūt jāpadomā. Teiksim, jūs ar draugu runāt pilnīgi savādāk. Ja? Bet ar klientu tā, kā pārāk dārgi. Un sākās tāda neforša cīņa. Lūk, tāpēc mēs neuztveram iebildumus kā personisku uzbrukumu, neveiksmi vai atteikumu, bet mēs skatāmies uz tiem kā uz iespēju. Iespēja, kurā mēs varam palīdzēt klientam ar viņiem tikt galā. Ja? Lūk, un tāpēc ir ļoti, ļoti svarīgi. Pirms mēs vispār ķeramies pie kaut kādām iebildumu apstrādes tehnikām un tam līdzīgi vienkārši elementāri saprast to, ka iebildums nav atteikums. Bieži vien, ka pārdevēji izdzird, man jāpadomā, viņi to uzreiz, skaidrs, šitas nebūs. Tad neviens iebildums nenozīmē to, ka klients nepirks, neviens iebildums nenozīmē to, ka klients ir pilnībā pateicis nē, vai ka viņam tiešām ir vai viņam pasaka par dārgu, tas nenozīmē, ka viņš nepirks, vai ka viņš, ka viņš saka pilnīgi nē. Tāpēc atceramies to, ka ar tiem ir jāstrādā, un mēs ar viņiem strādājam nevis tā kā konfrontējot, bet mēģinām palīdzēt ar tiem tikt galā. Ja? Lūk, tas pavisam īsi par iebildumiem, kā vienkārši par viņiem domāt. Un ja mēs viņus uztversim šādi, nevis kā atteikumu vai uzbrukumu mums, bet kā vienkārši, pārāk, ok, un mēģinām, un tajā brīdī, kad jūs izskan, pamēģiniet domāt tā, kā es varu viņam palīdzēt šo te atrisināt. Ja? Kā mēs varam kopā ar klientu palīdzēt atrisināt šo te, un tomēr virzīties tālāk uz darījumu. Tādam mindsetam jābūt, kad jūs strādājat ar iebildumiem. Daudz vairāk un detalizētāk par tiem Pārdošanas akadēmijas platformā, links aprakstā. Čau!